šodienas sarunas aicinājusi rakstniece un tulkotāju Ieva Melgalu. Prieks. Aplausis. Kad es mācījos kādā 7. klasē, man onkulis strādāja grāmatā pēc iemācības izdevniecību. Līdz ar to viņš mājās nes visādas desmitas grāmatas. Un tad viņš man uz katriem svētkiem dāvināja kaut ko jūmam izstot. Un tā skaitā, man liekas, kad vienu kad es uz iekšdienu saņēmu tavu pirmo grāmatu, bezlabēņu punkts. Un tas nebija briesmīgi traumas. Es neatceros, vai es viņu vispār visu izlasīju, bet es apstījos otrā pusē. Autorei ir 18 gadi, man likās, kas, vai tas vispār tā kā notiek. Un es atceros, ka tur bija kaut kāda ļoti eksperimentāla teksta, tā varētu būt, jā, viņa ir sarakstīta. Tāpēc es domāju, ka es viņu neizlasīju. Bet tagad, pārcelājot šo visu atmiņā, es sapratu, ka man mājās jāmeklē tā grāmata un jāizlasa vēlreiz, jo tas ir vienkārši ļoti interesanti. Un es esmu dzirdējis no cilvēkiem, ka tas ir mazliet bibliogrāfisks retums. Tā varētu būt. Un kā jau tās vecās grāmatas, viņas tāds mēdz būt. Un tad, kad es šodien meklēju vēl informāciju par tevi, lai būtu kaut kāds tāds tā kā profils un tāda kopējā aina, ko tu esi sadarījis grāmatu pasaulē, tad es atradu mazu publikāciju tieši par to pirmo grāmatu, ka citāts, ka tad iznāca grāmata, tas bija skandāls. Viņa momentāni tika ieskaitīta dumpinieku un slikto meiteņu plauktiņā. Tas man ļoti uzrunāja, man liekas, ka tik daudz grāmatās tevis tūkotājās, kurās ir lietots vārds dirsa un dirsīgs. Tas ir neklājīgais variants. Man liekas, es neesmu lasījis, bet man šķiet, ka tas ir ļoti forši, jo kad man ir radies tāds priekšstats lasot tavus tulkojumus un arī mazliet tavus romānus, ka tu tā kā nebaidies no valodas visām izpausmēm, lai tu necenzē kaut ko, kad ir kaut kāds viens konkrēts veids, kā vajadzētu rakstīt vai kā vajadzētu tulkot. Nē, man redaktori labi strādā, tad viņi man drusku pacenzē, bet tas oriģinālais mēdz būt vēl sliktāk. Ok, tad vēl biezākas krāsas. Jā. Es tad mazliet ieskicēju tavu literāro darbību, jo es biju pat pārsteigta patiesībā par to, cik daudz tevis pašas sarakstīti romāni, Mirušie nepiedod, un turpinājums bija Mājas bez durvīm, tā pašā ciklā. Tad Mēnesis teātris, Vēsais prāts, tad arī grāmatas bērniem, Nemija un Rūla, un arī dažas pilšu grāmatiņas. Rūpī Kauri, tu esi latviski tulkojis. Jā, Atzījojis, jā. Un tad lielākais tev tulkojumu klāsts ir tieši izdevniecība Prometejs. Jā. Kā tad tas tā ir sanācis? Tāpēc, ka zinātniskā fantastika ir absolūti viens no maniem mīļākajiem žanriem, iespējams pats mīļākais. Tā kā ļoti, ļoti ciešā sazotē ar fantāziju. Un līdz ar to tā iespēja iztulkot kaut ko tādu, kas man šķiet izaicinājums gan no valodas viedokļa, gan arī vienkārši tā sajūta, ka es šo grāmatu gribu lasīt vēl un vēl, un tulkošana, protams, ir 3 reizes vairāk iedziļināšanās tajā, kā tā grāmata ir veidojusies, un ko autors vai autori ir darījuši, lai panāktu to efektu. Tas ir ārkārtīgi aizraujoši. Tavā bilancē Laika bērni, abas slepkavota grāmatas, Kara suļi, jā. Tad Klēras Nortas abi romāni, Harija Augusta. Jā, 5. gada laiks, un tad mazliet tā kā sānsols ar zīmolu Epita pludmales romāns. Un droši vien, ka tu strādā vēl tā kā pie kaut kā. Kā tev sākās sadarbība ar izdevniecību Prometejs? Man nav nejausmas. Es sēlos ar iztavu. Man liekas, ka tur bija kaut kāds tāds es tu varētu iztulkot kādu grāmatu, kā iztulkos arī, un tāds arī apmēram notika. Latvija ir tik maza, ka tā lielākā tā sadarbība sākas ar to, ka cilvēki viens otra pasaka kaut kāds jociņus, kas izrādās arī īsta sadarbības sača. Jā. Kā tu kā rakstniece izlēmi tulkot vai kāpēc tulkoši? Bez visparastākās atbildes, ka kaut ko vajag ēst. Vajag darbu. Patiesībā man šķiet, ka tad, kad es sāku tulkot, tas noteikti nebija ar tādu mērķi, ka vajag ēst un vajag darbu. Tas nebija noteikti primārais. Man šķiet, ka tie visvairāk dzejnieki man bija pārliecinājuši, ka kaut kas ir jādara ar šo
tulkošanas, atzīšanas, vai pareizāk sakot, visi dzejnieki, kurus es pazīstu un cienu, vienmēr ir kaut ko atzījuši, un tad es no viņiem biju sapratusi, ka šis vienkārši ir jādara. Un tā kā es esmu vairāk prozas autors un ar dzeju, lai arī es esmu diezgan daudz arī atzījuši šobrīd galvenokārt bērniem, bet arī to pašu Rūpīgu Kauru, tad principā var arī atzījot, bet jebkurā gadījumā tā ļoti garā atbilde ir tāda, ka faktiski tulkot man nozīmē daudz vairāk slīpēt pašai savas rakstnieces prasmes nekā rakstīt no jauna, jo ja raksta pats savu tekstu, tad tur ir miljonas lietas, par kurām jādomā, tur ir ko darīt ar varoņiem, ko darīt ar sižetu, vai tas vispār ir interesanti, kurš muļķis to gribēs izdot, tādā garā. Nu, atcerēt, tās problēmas ir ļoti daudz, un tie valodiskie risinājumi ir viena no problēmām, kas ir jāatrisina, kamēr tad, kad es tulkoju, tad šī grāmata jau ir gatava, man vairs nav jādomā par tām izvēlēm. Es esmu diezgan droši, ka tā grāmata jau ir laba. Es esmu pārliecināta, ka tā grāmata ir pabeigta, kas ir ārkārtīgi laba motivācija kaut ko darīt, jo rakstīt ir daudz grūtāk, jo tā grāmata vēl nav gatava. Tas ir diezgan bokošs, tā kā skatīties seriālu, nezinot, vai viņš nobeigsies pirmās sezonas beigās, ja vajadzētu 3 sezonām būt. Nu jā, kā sakot, ka tas teksts man jau ir, un man viņš ir maksimāli labi jāatveido latviešu valodā. Tas, manuprāt, ir milzīgs treniņš man kā rakstniecei. Mīnus tam ir tās, ka es tulkoju tik daudz labu grāmatu, ka skatīties uz to, ko es mēģinu rakstīt, kļūst stipri grūtāk, es skatos uz sevi daudz kritiskāk. Var sakot, kamēr es brīžos, kad es, teiksim, tulkoju tā pašu Dženisiju, ir gandrīz vai neiespējami rakstīt pašai savus tekstus, tāpēc, kur ir Dženisija, viņi ir, un es tā nemāku. Bet es domāju, ka tas man nāk par labi. Ka tas ir, var sakot, ka tas pirmais mērķis vienmēr ir ļoti centrisks, un es sniedzu šausmīgi garas atbildes. Bet otrais mērķis ir tāds, ka tā kā es tulkoju no angļu valodas, man ir arī tāds priekšstats, ka lielākā daļa lasītāji principā šīs grāmatas varētu izlasīt arī angliski, un mans darbs lielā mērā ir arī tās latviešu valodas saglabāšanas un bagātināšanas darbs, ka man vairs nav interesanti vienkārši pārcelt, jo tādu vienkārši pārceltu tulkojumu cilvēks var izdarīt, tādu viduvēju pārceltu tulkojumu cilvēks var izdarīt savā prātā, bet man ir interesanti skatīties, vai es varu izdarīt kaut ko labu šai valodai, vai es varu izdarīt kaut ko labu cilvēkiem, kas šajā valodā runā un domā, tā kā iedot plašumu un elpu tam, kā viņi lieto vārdiņus, kā komentēta man redaktori, arī es mēdzu ieviest jaunas vārdiņas, jaunas apzīmējumus, un tad laika pa laikam var pieķer un uzrakstīt, ja tas nav vārds. Tas nav vārds pagaidām, bet tas ir nodrukāts grāmatā, un cilvēki sāk lietot, piemēram, vārdu sest, kas 5. gada laikā mums tas ir ideāls vārds. Es pilnā nopietnībā lasīju un domāju, vai es tādu vārdu esmu dzirdējis, un es skatījos tezaurā, vai nav. Bet tagad es domāju, ka tas ir ļoti tāds adekvāts vārds vai darbībai, kas teikt, ja es to varētu darīt, es droši vien sest, bet to, es varu iedomāties, ka to pēc tam varu sākt lietot sarunu valodā. Es domāju, ka pasakot, redaktoru mērķis jau nav iznīdēt visus nelatviešu valodas vārdus. Ļoti daudz, ko viņi ir atstājuši, un ļoti daudzās vietās kaut kāds tas mans pagrieziens ir bijis jēdzīgs. Man šķiet, ka viena no manām absolūti mīļākajām recenzijām Gudrītos par kaut ko no Slatkobotiem bija uzzināja ļoti daudz jaunu slangu vārdus latviešu valodā. Paldies tulkotājai.
Un tas ir tās brīnišķīgas darbības, tāpēc, ka ir tie vārdi, kuri, lamu vārdus mēs latvieši tradicionāli lietojam kaut kādās citās valodās, un atrast to latviešu valodas vārdu, kas nebūtu drausmīgi rūpišs, bet ir pietiekami rūpišs un izklausās labi un neizklausās derdzīgi, tas ir diezgan interesanti prasība. Un, ja man tas reizēm izdodas, cilvēki vienkārši lamājās Latvijas beidzot, es nevajag, tas ir mans patriotiskais vērts šajā dzīvē. Tā tad ir kaut kāda misijas apziņa. Jā, tas visu rakstniecības patrīšana jau ir drusciņi ar misijas apziņu. Man šķiet, ka grūti, tas tāds, tas nav tas lielais karogs, ar ko es seju, bet tas ir tas mazais karociņš, uz kur es sēžu, tad, kad es to daru, protams, ka tā visa grāmatniecības nozare, viņa nav pati ienesīgākā, bet kuram nevajag naudu, jums ir grāmatas. Bet tā nav tā kā jauna praksa, ka rakstnieki tulko grāmatas, jo mums pašiem ir, Latvijas literatūrā ir ļoti daudz, piemēram, sākot ar Raini un Vismu Beldāvicu un Amandu Aizpurieti, tā kā, ja paskatās, ko šie cilvēki ir, tā kā tulkojuši, ka tie ir tādi lieli, monumentāli, klasikas tā kā darbi, jo man liekas, tas ir tiešām ļoti forši, ka, rakstnieks, kuram ir gan tas radošums, gan valodas izjūtu, ka, pieķerās tiem tulkojumiem, jo šobrīd mēs tiešām redzam tik ļoti daudz nekvalitatīvas tulkojumus. Mēs labākais, ko var pateikt par tulkojumu, gan pazīmēt, ka arī sniekoties. Protams, daži tas ir, bet ar angļu valodu tas pēdējā laikā tā tendence ir ļoti liela, ka man ir bieži gadījies, ka es lasu grāmatu, kas ir tulkota no angļu valodas, un ja es varu iedomāties, kā tas ir angliski, tad tas ir izdarīts nepareizi. Man ir bijis vairāk kārt ar Geinenu tā. Vai no okeāns jūras vai kaut kas tāds, bet kad tu lasi, un tev galvā skan tā paralēlā tā angļu frāze, bet lasot tavējos, it īpaši Pludmanas romānu. Es varu teikt, man ir stipri jāpiedomā pie tā, kas tur ir bijis. Un tas ir ļoti labi, jo man nav par to jādomā. Es varu vienkārši tā kā, uztvert latviešu valodu, peldēties latviešu valodā un arī atcerēties un iegaumēt kaut kādus jaunus vārdus un citas konstrukcijas. Ka tā tiešām skan, kā viņš būtu rakstījis latviešu valodā. Tas ir tas mans klusais mērķis, bet tā ir tikai viena no tulkošanas skolām. Ir tulkošanas skolas, kas ļoti cenšas radīt šo iespēju, ka tas tā tomēr ir literatūra, kas ir rakstīta citā valodā, un tā ir citāda. Mana pieeja ir daudz tuvāk tam, kā šis autors būtu rakstījis, ja būtu rakstījis latviski. Bet atkāpjoties vēl drusciņi atpakaļ, latviešu tulkotāji ir ļoti daudz brīnišķīgi tulkotāji, kas ir kaut kādā brīdī. Man šķiet, ka viņi ir jaunībā gribējuši varbūt būt rakstnieki, katrā ziņā gribējuši strādāt ar valodu un sapratuši to, ko es sapratu par tulkošanu, ka jābūt gatavi, es viņu pārradīšu no jauna, bet tas ir milzīgs brīnišķīgs darbs un aizraujošs darbs. Un tāpēc viņi to dara, un tur ir tāds īsts rakstnieku nervs iekšā šajā tulkojumā. Un otrais punkts, ka latviešu valodiņa ir maziņa, un mēs vienkārši mēs nespējam uzradīt tik milzīgu klāstu visu kaut kā, tāpēc mums nāks tulkot no citām valodām. Un man šķiet, ka angļu valoda iespējams ar to drusciņu zaudē, ka viņi ir, ka tulkotā literatūra viņiem ir diezgan maziņa, un diezgan marģināla, un man šķiet, ka arī reizēm angliski rakstošie autori var drusciņi zaudēt ar to, ka viņiem nav šīs prakses, ka viņi tulko, ka viņi saprot to, kā citas valodas strādā. Bet no trešās, un es gribēju vēl kaut ko teikt, es tagad aizmirsu, par to pārradīšanu, man nebūs labāks vietas, kur iespraukt šo brīnišķīgo stāstu, kas ir šī grāmata gan nav mūsu šajā mazajā klāstiņā, bet tas ir Adriāna Čaikovska Laika bērni. Tā ir, tas ir tas pats stāsts, kur no vienas puses tas tulkotājs, protams, ka viņš sako autoram tā kā ceļš atstāst, kur parķidāli, bet
Jā, bet no otras puses reizēm ir iespējams izdarīt kaut ko tādu, ko autors nav varējis izdarīt oriģinālu valodā. Tas ir ļoti rēti, bet tā tas izdodas, tas esmu tik laimīgi. Un laika bērnos ir tieši šis moments, tāpēc, ka tur ir tā zirnekļu sabiedrība, tas ir, kur tās dzimuma lomas ir apvērstas tādā ziņā, ka mātītes vienmēr ir bijušas galvenās, un tēviņi ir bijuši vienmēr sekundāri. Es nezinu, vai tu esi lasījusi, bet kaut kādā, var savot, visa šī grāmata ir tulkota kā normāli, un tikai kaut kur pašās grāmatas beigās, ka tie tēviņi vispār parādās kā pilnvērtīgas būtnes, kas ir stipri tālu. Tikai tajā brīdī mēs aptveram, ka zirnekļu sabiedrībā normālais vārds ir viņas, un tāpatās kā latviešu valodā normālais vārds ir viņi. Var sakot, ka ja mēs šeit esam vesels bars cilvēku, un vismaz viens no mums ir vīrietis, tad tie ir viņi. Zirnekļu sabiedrībā ir pilnīgi otrādi neatkarīgi no tās, cik daudz zirnekļu ir. Ja tur ir kaut viena zirnekļu mātīte, tās ir viņas, un tie vīrieši tiek izdzēsti. Un šis ir joks, kas man ienāca prātā faktiski jau stipri vēl tulkojot, es pēkšņi aptvēru, ka, bet nē, noteikti, ka zirnekļiem tas sieviešu dzimta ir tā primārā un tiek uzskatīta par normālo. Un tad es, protams, biju spiest caur visai grāmatai un pārlabot. Bet tu to saskaņoji ar autoru? Vai jau kaut kā skarti, vai nesām pusi vai nē, vai viņš nezinu, ka viņš latviski ir pilnīgāks par viņu pašu teicu. Viņš to uzzināja, tad, kad grāmatas jau pie jūs izdod, tu var savērst jūs uzdāvināja eksemplāru un teiks, ka, lūk. Ja es kādreiz latviski, tad viņš saprata. Es viņam paskaidroju, viņš bija diezgan lielā sajūsmam, bet, bet katrā ziņā, lasītājam, latviešu valodā varbūt pat neienāk prātā tas, ka šis gājiens nav iespējams angļu valodā, jo angļu valodā dzeja ir neitrāls. Un tā, ka tu var sakot, reizē, ka tu izdari šo te mazo jociņu, bet katrā grāmatā ir kaut kā tā mazā lietiņa, ko es esmu izdarījis, par ko es esmu pat šausmīgi lepni un lielīgu cilvēku, kad es nekomandu. Vai tu atļaujies kaut kā uzlabot tekstu? Kaut kādās, es nezinu. Nē, reizēm man nākas uzlabot tekstu tīri, kaut vai, kā lai to saka, ja es redzu, teiksim, ka tur tā koncepcija ir angliski neveikli, ja es viņu mēģinātu pārlikt latviski, tikpat neveikli, tad tas būtu vēl sliktāk, un, protams, loģiski es cenšos izveidot teikumu, kas latviski skan labi. Reizēm ļoti reti, bet gadās, kur es redzu, ka ir kaut kāda faktoloģiska kļūda vai kaut kāds, tas vieglais fušieris, kas visu laiku notiek, un tas pat nav nekāds uzbrauciens autoru, un vienkārši tu raksti, tu aizmirst, tu neizpēti kaut ko līdz galā, tu pieļauj nelielu kļūdu. Es parasti, ja tā ir kaut kādā teikuma līmenī, tad es viņu varu tulkojumā palabot. Beidzot, ar to, ka es droši vien, ka es neizbēgami pieļauju daudzas citas kļūdas, kas ir to, līdz ar ko tas kompensējās. Un trešais, protams, ir tajā brīdī, kad visus angļu valodas smalkumus, protams, ka nevar pārcelt latviešu valodā, un reizēm man ir, es zinu, ielapoju, es redzu, ka tur ir brīnišķīgi vārdu spēle angliski, un es cenšos, bet es nevaru viņu pilnvērtīgi atveidot latviski, vai kaut kāds. Var sakot, kaut kas tāds, kas darbojas angliski un latviski vienkārši nedarbojas, un tad tas grāmatvedība atzīmēja to debitā, un tad, kad es redzu kaut ko tādu, ko var izdarīt latviski, kas nav bijis iespējams angliski, tad es saku, tas viens jociņš, ko es nevarēju ielikt, tagad ja tu var ielikt šeit, viss ir godīgs, kā piksurs ir saglabāts. Jo galvenais jau ir pat kā vai lasītājiem, lai teksts līdz lasītājiem nonāk tikpat baudāms, cik viņš ir. Jā, un es ceru, ka es tajā brīdī, kad es esmu jau pietiekami iegrimus tajā grāmatā, tās grāmatas valodā, intonācijā, ka es apmēram jau varu sajust, ka ja autors būtu rakstījis latviski, tad autors būtu redzējis šo iespēju, un šo iespēju arī izmantot līdz ar ko. Tas tāds... Man šķiet, ka tas pat nav nekādā veidā grēks pret oriģinālu, ka tas ir drīzāk,
kur te neizmantošu iespēju. reāli. Vai tev pašai ir kaut kāda preference, ko tulkot, un kāds ir bijis varbūt šis Prometēja tulkojuma ceļš, vai izdevējs nāk pie tevis un saka, vai tu tagad gribi šo, vai tev ir iespēja izvēlēties, un vai tu esi kādreiz varbūt atteikusies? Man ir iespēja izvēlēties loģiski. Tur nav arī tas ir, lai cik drausmīgi šī situācija nebūtu, tas nav tā, ka man izdevējs stāv un saka, Ieva, vai tu iztulkos šito, vai arī tam bērni ir miruši. Tad var saprāt, šīs iespējas man ir, es diezgan bieži esmu izmantojis iespēju pateikt nē. Man šķiet, ka es vēl Harija Augusta pirmajā reizē atteicos, man vienkārši izlasīju pirmo lapu, un es saprotu, nebūs, tā vai tas teikuši. Harija Augustā teikumi oriģinālā ir tādi, ka es viņu izlasu 3 reizes, un es neesmu līdz galam sapratusi. Un tad pēc kaut kādu gadu man Andris jautā vēlreiz, tad es saku, man labi. Bet, un beigās es izcīnījos, un tā, ka Harijs Augusts ir tikpat grūti lasāms Latvijas, citu es jau arī būs grūti lasāms. Var sakot, ka es tagad atklāšu visas savas kārtas, bet var sakot, ka Harija Augustā ir tā, ka viņš ir ļoti protinālā, viņš ir šausmīgi grūti lasāms sintakses dēļ. Tikko es mēģinu latviski atveidot šo sintaksi, tad man redaktors atmet atpakaļ un saka, ka viņš ar šito te nestrādās un tulko pa jaunu. Tas arī ir, tā attīsties var ne tikai autors, bet arī redaktors. Autors, tulkotājs un redaktors, viss var to nedarīt. Un tad protams, ka redaktorai bija taisnība, jo tas nebija lasāms. Tad es sapratu, ka vienīgais risinājums, ko es redzu, lai atveidotu to sarežģīto veidu, kā cilvēks domā, un to, ka šim cilvēkam ir gadu simtiņiem ilga pieredze, kas ir uzkrāta, mainījusies cauri laikam, un tā milzīga zināšana un bagāža, un milzīga kaut kāds tā, arī, ka tā dzīve jau ir tik apnikusi, ka tu ar viņu sāc rotaļāties. Mans risinājums bija ieviest ārkārtīgi daudz dīvainu vārdu, kas nav vārdu, un tādu diezgan efektīsku izteiksmi, kur jaucās kaut kāda arheika ar kaut ko mūsdienīgu, kas, manuprāt, padara to grāmatu vienlaikus grūti un viegli lasām. Un es ceru, ka arī sniedz to sajūtu, ka tas stāstītājs ir cilvēks, kas nav gluži tipisks cilvēks. Kamēr, teiksim, šajā te grāmatā man bija ļoti svarīgi radīt šo iespēju, ka arī autori ir stāstītāji ļoti inteliģenti, bet viņu ir arī ļoti vienkāršs cilvēks un tāds atvērts un sirsnīgs. Un nākamajā grāmatā, kas būs no Emīlijas Henrijas, ir vēl vairāk tas, ka tā stāstītāja ir dabiska, vienkārša, tieša, un tur nekāds Harija Augusta kruza nenotiek. Notiek pat citos veidos. Un es esmu šautājumā, bet jā, bijuši mīļāki, vai kur bija visvieglākais ceļš tev līdz viņu tulkošanai? Man liekas, ka man mīļākie ir slepkavoti, jo tur man šķiet, ka es kaut kā notvērtu to pareizo intonāciju, to, kā viņš runā, kā viņš domā par sevi. Man šķiet, es notvēru to, ko autori bija mēģinājusi izdarīt, un tur man bija ļoti daudz iespēju spēlēties ar valodu, tieši tāpat, kā autori to dara oriģinālā. Tā kā tas bija, un tā ir super aizstāstoša grāmatas, man liekas, tā ir vienīgā reize, kad es tulkoju un raudu. Tā kā tas bija, tas man liekas, tas mans mīļākais tulkojums. Un te, protams, ir, un tad ir tie tulkojumi, kas ir šausmīgi smagi un krūti, un tā grāmata turpinās, un tu esi pārgurs, un raudi ne tāpēc, ka tur ir aizkustošas lietas, bet tu raudi vienkārši par to, ka tev tas jāturpina darīt, tu visu, ko tāpēc sarežģīt. Tas pats Harijs Augusts, Džemsina viennozīmīgi, tas ir tur, jo tur tā pasaule ir tik blīva, ka
Un no otras puses, ka bail aiztikt pēc, var sakot, tas ir traki. Un trīs puses tad ir tas Purmales romāns, piemēram, es viņu arī tulkoju kaut kādā ļoti gaišā periodā savā dzīvē, un nav tik sarežģīts no valodas vai tekstu uzbūves viedokļa, bet man šķiet, ka viņš ka tā tulkošana atkal bija patīkama un relaksējoša. Tā, ka tas ir, man liekas, tas tev padās kādu grāmatām, tu reizēm apsēdies ar kaut ko tādu, kur tu zini, ka tu pavadīsi, ka tu izlasi vienu un otāju, tad tu aizies pacirs malku, tāpēc, ka pacirs malku ir drusku vieglāk. Un tad ir tās grāmatas, kuras tu lasi, atpūšoties no šīm grāmatām, un man tulkošanai ir kaut kas līdzīgi. Tas ir vienkārši tik dažādi prieka veidi. Kāds ir tas tehniskais process, kad tagad tev Andris pasaka, ka vajag džemsinu? Ko tu dari? Tu lasi vai bet var pastāstīt vairāk par to, kādas praktiski notiek? Nē, džemsinas gadījumā es viņam uzrakstu divas. Es gribu, viņam gribat, bet es nezinu, vai es varu. Es dramatizēju kādu brīdi par šo jautājumu. Pēc tam es uzlieku sev terminu, kas ir vismaz 3 mēnešus ilgāks nekā man liekas, un tad viņa reizēm arī ir par maz. Mans process nav varbūt pats labākais. Tāpēc, ka es zinu, ka ir tulkotāji, kuri strādā, kur apsēžās, un tad viņi izdrējā katru teikumu, un tad viņš sanāk, un tad viņš ir uz lapas, un viss ir brīnišķīgi. Es daru tā, ka man ir pirmais melnraksts, un tad man ir otrais melnraksts, un tad man reizēm ir trešais melnraksts, un tu vari sakot, ka es viņu iztulkoju ātrāk nekā varētu, un atstāju kaut kādas tukšās vietas tur, kur es jūtu, ka es vēl nezinu, kas tur notiks. Un reizēm ir tā, ka tulkojumu vidū es pēkšņi saprotu, ka kaut kāds risinājums, kas man likās, ka strādās, viņš nestrādā vienkārši. Neko, vai teiksim, kas ir vēl apkaunojošāk, ka tu tulkojumu vidū, tu saproti, ka tu esi pilnīgi nepareizi saprast kaut kādas lietas, un viņas tā nevar iztulkot. It kā tu pirms tam izlasi to grāmatu, tev liekas, ka tu visu saproti. Un tad izrādās, ka tur ir kaut kāda tā nianses, ka tur tas vārds, kas ir tur 3. grāmatas beigās patiesībā 2. grāmatā, viņš parādās, ja es viņu 2. grāmatā, es ko nepareizi, viņš 3. grāmatā. Neies vairs kopā, bet, var sakot, ka es diezgan daudz lēmumu pieņemu stīpri, nekā viņas vajadzētu pieņemt. Bet no otras puses, tas pats rakstīšanas process ir diezgan relaksējoši atkal tajā ziņā, ka es varu iet kaut kādā tajā autora elpā, kas man šķiet pati būtiskākā, ka es nonāku pie tās izteiksmes formas, kas, manuprāt, ir atbilstoši šim tekstām, un kas man arī ir absolūti savus tekstus, ir ļoti svarīgi. Tā, ka es notrāptu intonāciju, tad viss ir labi, un kamēr es viņu neesmu notrāpījusi, tikmēr nav labi. Un tāpēc arī ir tulkotāji, kur tu atšķiri grāmatu, un tu redzi, ka šo grāmatu ir tulkojuši šī brīnišķīgā tulkotāja, tu vienkārši redzi, tu godīgi sakot, labi, tu nevis atklāji to pēc tam, bet tu esi nopircis šo grāmatu, tāpēc, ka tu esi tulkojuši šī brīnišķīgā tulkotāja, tur pilnīgi vienalga, kas tajā grāmatā ir, tāpēc, ka vienkārši viņi ir iztulkojis savu vienu grāmatu. Es nesaucu nevienu vārdā, bet mēs visi zinām, par ko mēs runājam. Vaināk. Kas tāds? Bet, jā, taisnība. Es zinu vismaz 2, ja 3. Bet, Ieva nav tā noteikti ir viena no tā. Bet es ceru, ka manā gadījumā ir tā, ka katrai grāmatai tā intonācija ir kaut kāda drusku citāda, un tad var cilvēki paņemt kaut kādu Danbulgu, kas rīvē vai noticis, viņi vairs nav smieklīgi un priecīgi, un ir kļūst dramatiski, traģiski, bet es gribētu ir terapijas. Viņa nāk arī latviešu oriģināla tekstos, ka ir grāmatas, kuras es lasu, un domāju, ka es redzu, ka viņi bija angliski
un pie tam sliktā angļu valodā. Nu jā, var saprast, ka tas ir tāds Latviju, tāds vispārēji problēma. Jā, bet tas ir process, vai mēs kaut kā to procesu varam ietekmēt? Nē, mēs varam, šādā veidā mēs viņu arī ietekmējam. Jā, bet tas parādās jau oriģināla literatūrā. Neko, tāpēc viens no maniem darbiņiem ir strādāt ar jauniem autoriem, un tikko viņiem ir anglisks konstrukcijas, tā es par viņiem sāku ņurgāties. Patās, kā tur bija kaut kas tur, ka pilnīgi normāla konstrukcija angliski, piemēram, kas latviski, teiksim, aizvarot durvis, viņš aizgāja līdz galdam. Kas angliski, tas teikums izklausās normāli, latviski tas ir absurds. Tev nav vienkārši roka, varētu aizvarot durvis, aiziet līdz galdam. Protams, ka tāds cilvēks to uzrakst, un tad es apmēram šādu komentāru arī pieminu, un tad varbūt nākamreiz viņš padomā, vai kaut kā tā. Bet tur jau nav, valodā jau nav tādu lielo globālu risinājumu. Tas Latvijas radio kļūda, briesmīgs risinājums. Tiem risinājumiem vienmēr ir kaut kā no apakšas uz augšu, kad pats centies runāt drusku labāk, kas man nevienmēr sanāk. Vai tu centies iztulkot drusku labāk, vai tu centies uzrakstīt drusku labāk, tas nāk šādi. Tur nav tas tāds lielās cīņas, tur ir vienmēr tāds mazīgais cīņas. Atgriežoties vēl pie tehniskā procesa, cik ilgs laiks, piemēram, tev pagāja iztulkot 5. Es nezinu. 3+3 mēneši? Nē, es nezinu. Nē, šis ir briesmīgs jautājums, pēc, ka es zinu, ka es iztulkoju visas 3, un pēc tam es viņus kaut kā vācu kopā pa gabaliņiem, un es nepētēs. Bet, šī grāmata nav labs piemērs, tāpēc, ka jo viņa ir komplicēta, un tā ir triloģija. Līdz ar to pēc tās neko nevar spriest. Ar citām grāmatām laikam var, tur atliek vienīgi skatīties uz to, cik man ir tulkojumi gadā un kaut kā izdomīt. Jā, bet tas process īstenībā ir tāds, ka viņš ir garāks nekā varētu, ka var savot, ka es iztulkoju, un tad es lepni aizrakstu, ka es esmu iztulkojusi, bet tas vēl neko nenozīmē, un tad pēc 2 mēnešiem Bīklajā atsūtu kaut kādu šo savu tulkojumu, un pēc tam redaktors nošaujās, un tad es viņam ķeros klāt vēlreiz. Tā, ka principā jau man liekas, ka pie katras grāmatas tāpatās caurmērā strādā kādu jautājums, tikai pie cik grāmatām strādā vienlaikus. Es esmu no tiem, kam uz rastām galdiņas. Nē, man nav rastām galdiņš, tāpēc kāpēc vajag rastām galdiņas, jo ir kāds grāmata, kāds var uzrakt pāris grāmatas. Tev vajag tos bibliotekas ratiņus. Šobrīd rediģēji. Kurā brīdī redaktors redz? Tu dod pa gabaliņām vai visus? Nē, reizēm ir bijis kārdinājums, ka es ritīgi netiek galā. Man ir bijis kārdinājums ir pa daļām, bet redaktori jau nav muļķi, viņi arī neņem pretī pa gabaliņām. Jo grāmata vienmēr ir jāskatās kopumā. Kaut kad reizēm ir bijusi, bet tas bija kaut kādos senajos laikos. Es ceru, ka tagad tā vairs nedara. Bija tāds šausmas tās labs vārds, kur bija tulkotāji, ka ir grāmata. Un izdevējs pasaka, ka šai grāmatai būs 2 tulkotāji. Tad 2 tulkotāji atnāk. Un izdevējs paņem to grāmatu, un tā grāmata ir tāda bieza, un tad viņš viņus tā atšķirbu apmēram uz vidu, tad viņš viņu pārvērš un saka, tev šitais, tev ir rītnais. Harijs Poters? Nē, Harijs Poters, man liekas, ka tas bija cilvēcīgāk, ka tur nomainījās tulkotāji, tad viņi nomainījās. Nē, man liekas, ka mums Mārta Kojakovs stāstīja toreiz, ka viņi, lai grāmatu ātrāk iztulkot, viņi bija vairāki. Bija gan viņa, gan Pauls Pantkovskis un kaut kas vēl, un viņi, jā. Nē. Bet droši vien ne visas daļas, bet kaut kas bija, ka tur bija tā, ka viņi varbūt sākumā vienojās, ka viņi sauks tur Dumidoru un Strupu un tā tālāk, un tad tālāk
atsevišķs nolēm. Vai, nē, šo faktu es neesmu dzirdējis. Tas man liekas, ka tā nav pat cilvēku. Tas ir tāds, tad labāk iztulkoja ātri un viena nekā strādāja. Tad kāds ir tas darbs ar redaktoru? Man jau ļoti patīk, bet nē, tur ir... īstenībā ir tā, ka es pieņemu, ka ir vairāki modeļi. Es esmu autors, tulkotājs. Jā, es būtīgi sakot, tajā brīdī, kad es domāju par sevi kā par tulkotājs, domāju par sevi kā par autoru. Un man liekas, ka tas nav tikai mans ego, ka tulkotājs ir autors lielā mērā. Bet tur ir arī mans ego. Būsim godīgi. Bet mans darba stils ir tāds, ka es eju pāri robežām un skatos, kurā brīdī mani redaktors atraus atpakaļ. Jo kādreiz pašā sākumā, tad, kad es sāku tulkot, tad es tulkoju ļoti piesardzīgi, un tad es kaut kādai tai robežai, kur, šitais vairs nav, tai robežai es pat nepietuvojos, lai man neviens nevarētu piesieties, ka es esmu nodzījis pāri autoram. Un tad es sapratu, ka redaktors vienmēr varēs atrediģēt to atpakaļ uz labu latviešu valodu, bet viņš nevarēs manā vietā izdarīt to drosmīgo solīti līdz tai valodas robežiņai. Un tad es sāku tulkot tā, ka viens no mana redaktora darbiem ir skatīties līdzi, teikt, šitais vairs neiet cauri, es zinu, ko tu dari, un es to neļaušu. Var sakot, uz 5-gadīgu bērnu motels, kas, vecot līdz ar to redaktoriem ir diezgan smags darbs. Es ceru, ka arī aizraujošs darbs. Es daudīgi vītoties ar redzējuši pirmās versijas, kas ir daudz smieklīgākas pēdējās. Bet, var sakot, ka ir kaut kāds reizes, kad es kaut ko iztulkoju, un es padomāju, tādā man jau ļoti patīk, es nezinu, ko redaktors teiks. Līdz ar ko tas ir baigais sēles darbs, un es viņus nenormāli cienu. Kas ir, es ceru, ka tā ir labā ziņa, kas, ka es kaut kā attaisnoju savu eksistenci, to, ka es ļoti, ļoti cienu savus redaktorus, un man liekas, ka tas darbs, ko viņi dara, ir diezgan ellīgs, jo es tur klausos, un redaktors sēž tā kā tā kārtīgā māte, un audzina mani, un māca un pareizi latviski runāt. Bet jā, un tad, protams, tad ir redaktori iebildumi, un kurus es lielākoties pieņēmu, tad es reizēm saku, plīz, varbūt strīks, lūdzu, šito te atstās. Reizēm ir jāiebilst vai reizēm, protams, ka tur tikko labu un pārlapu un atlabu atklāt, tur vienkārši ir vēl jauns kļūdas uztaisās. Ko ir bijuši vislielākie kašķi? Kompromisi? Nē, kas ir bijis tāds, varbūt, kur jums ir bijis grūti vienoties vai... Man liekas, ka mēs pie džemisīnas raudāja visi, bet tur tie lēmumi arī bija ļoti grūti. Bet kaut kādi... Es nezinu, man šķiet, ka tas viens no laimīgākajām lietām, ko jūs varat te redzēt, ir slepkabots, kas nav korekts tulkojums, kas nav normāls vārds, tādā veidā nelietot to savu teikt, tas nav pareizi. Un es kaut kā noargumentēju, ka šajā gadījumā tā grāmata ir smieklīga. Viņa ir, protams, viņa ir drausmīgi traģiski, bet viņa ir arī šausmīgi smieklīga. Un viņa ir kaut kādā ļoti lielos mēros greiza valodas ziņā, ka šajā gadījumā tas būs ok. Es nezinu, godīgi sakot, man liekas, ka vainu redaktoram ir taisnība, un tad man ir surgrūti jānopūšās un jāieliek savs mīļākais seksa apzīmējums personiskai lietošanai, nevis jāsklāj grāmatā. Bet es apskatu, man ir veselu ko atslīt ar vārdiem un izteicieniem, kas, Jā, mans lielākais kompromiss bija tas, ka šajā grāmatā
šajā grāmatā. Jā. Nav apzīmējumu kaimiņamais seks. Kāds ir kaimiņamais seks? Seks, kurā ļoti nozīmīga vieta ir pēdiņām. Tas bija sākumā, jā. Viņa vientas tam pēdiņām. Jā, bet tā ir piekal tāda vieta, kur es lasu, un es pilnīgi nevarēju atcerēties, kā tas bija, jā. Tas jau, tur jau redaktors jau arī nav līdz. Redaktors piedāvā kaut ko iedzīgu. Jā, bet, tas, šitais te bija tā klasiska vieta, kur man vienkārši likās, ka tas būtu tik smieklīgi, tas nav tas, kas ir oriģinālā, tas nav vārds, un vispār, kas tas vispār ir. Tā, ka jā, bet tā neko. Man tagad ir panārsmēl ar kaimiņu. Sev jāraksta kaut kāds Jā. romantiskais. Ar visām tev ir kaut ko, kas ir Jā. Tas būtu kaut kas pilnīgi milzāks. Tas būtu varbūt vēl viens epizodē. Blooper-reels no tulkojumiem. Tulkojumiem var būt tāda blooper-reels. Reizēm tu vērāt gribfārts un tu uzrakst kaut kādu tādus tulkojumiem. Jā, bet kāpēc ne? Jo taču Bricei bija baigās piezīmes, kur viņa rakstīja, tāds tā kā maz, kā viņai veicās tulkošana kaut kāds. Ir potenciālists. Bet man jau jātulk, tas jau nav jāstas. Par 5. gada laiku man ir visādi specifiski jautājumi. Kā jūs ar redaktoru nonācāt līdz tam, ka orogēnas ir sieviešu dzimtē, ja? Viņas nav sieviešu dzimtē. Bet viņas viņas nav sieviešu dzimtē, tas ir vārds orogēns būtu un orogēnis būtu ar gēniem, un viņi totāli nav par gēniem līdz ar ko, varbūt tā ir tā pati problēma. Tas ar mīmiem, varbūt angliskajam mīm būtu jābūt mīms, neviens tā nesaka, tāpēc, ka mīms jau ir vārds. Orogēns nolasītos kā gēns. Jā. Līdz ar to tas ir, tāpēc ir orogēne, tas ir vārds, kas ir ar sieviešu. Tā kā laka balotne, bet viņš ir vīriešu dzimtē. Tajā neitrālajā vīriešu dzimtē. Bet man liekas, ka tas, kur reiz ir ļoti tieši no oriģināla, kāds viņš ir, un tur drīzāk ir daudz citi vārdi, kurus esmu sēdējis un domājis, no kā viņš nāk un kā viņš iztulkot. Bet šis, tas, godīgi sakot, tas gan bija ļoti tāds tiešs. Šitais iet šeit, ka tā viņš saucās, un tūlāk cilvēki taču panjauka. Izlas šo grāmatu, bet esmu iet internetā skatīties, kas tās bija. Es izdomātu pilnīgi jaunu vārdu šim, un nebija bijis antikvāri. Sesapīns arī ir, sēst un sesapīns jau arī ir tieši pārcelts. Tas vārds, kas nav. Piemēram? Mircības, decisīvs, vai kas man sākumā likās, ka tas ir, var sakot, kas man likās, ka, pirmajā lasījumā es izlasu es domāju komunikācijas, bet, protams, ka tas ir saīsinājums no vārda community, un tāpēc mums ir kopus, kas ir, un kurš lokās tieši tāpat kā latviešu tirgus, kas ir tā izdodošā deklācija. Jā, tas ir lasot grāmatu labs atkārtājums. Kā mēs ilgām vārds. Jā. Es ceru, ka skolotāji tagad bērniem līgas stulbot tā kā šos piemērus, nevis es pat nezinu, kur mums ir vārds tirgus, bet tam bērns sēdēs un tu mocīs represītas grāmatu. Jā. Tur ir vesels nodaļas, kas ir otrajā personā. Jā. Tas tā kā nav tāds bieži literatūrā. Jā, bet šajā gadījumā tas ir pamatot un bet tas tā arī ir oriģināli tekstā. Protams, Vai to bija grūtāk tulkot kā parastās nodaļas? Nē, to ir grūtāk rakstīt nekā parastās nodaļas. To ir nenormāli grūti labi uzrakstīt. Iztulkot to ir ļoti, ļoti ok, tāpēc, ka tas ir uzrakstīts labi. Tas ir viens no tiem paņēmieniem, kas autoram ir ēles darbs, bet patiesībā tulkotājiem ir diezgan ok. Man šķiet, ka tur bija kaut kāds, tā varbūt bija viena tā vietiņa, kur man pāris reizes bija jāpalabo, tāpēc, ka autors kaut kur bija aizmirsusi pareizo locījumu, bet burtiski 2 vietās.
Bet, tulkot šo te ir ļoti brīnišķīgi. Tas kaut kādā ziņā ir vieglāk. Bet tam ir pamats, un šajā grāmatā tam ir ļoti labs pamats, un es viņu nevaru teikt. Jā, pagaidām ir Latvijas tikai vieta. Jā, es otrā līdz dienas gaida, kad būs otrā. Jau ir tipogrāfi Vaidieniņa. un trešā ir iztulkot. Gada jautājums. Tad es pat iemet noliek šeit, tad tu spotliec vēl jāsaka. Kad būs? Būs. Un izgrabēs 6 metri un gaida kādu ir, bet es jau pateikšu. Trešā ir iztulkot tajā šausmīgajā melnajā versijā. Mums ir izmaiņas gan pirmajā, gan otrajā grāmatā, kas nozīmē, ka kaut kad es viņai, man ar vienu vairāk rotas aizdomas, ka viņi nav jāpārāksta gluži, bet tas būs process, kamēr es viņu pielaisīšu tam, kas jūtas. Jā. Kā tu tiec galā ar, šajā grāmatā ļoti daudz visādu dabas aprakstu, kas nepasaka neko, bet ģeoloģisku, ģeometrisku aprakstu, kā tas viss izskatās, jo, man bija tā, ka tad, kad kaut kas tika aprakstīts, tad man bija 3 reizes jāizlasa, un tad jāiedomājas, kā es to uzzīmētu. Es gribētu nolasīt 100 fragmentu. Tad es īstenībā gribēju, es nesaņēmu līdz lapiņas, bet bija variants, ka es varētu jums nolasīt priekšā fragmentu, un jūs būtu katram jāuzzīmē, ko jūs esat iedomājušies. Tu stāvi milzīgas, velvētas alas sānos, tā ir pilna ar mircošiem kristāla zariem, koka stumbra resnumā. Liela koka stumbra, vai varbūt ēkas lielumā, lielas ēkas. Tie spraucas no sienām pilnīgi haotiskā ritmā, dažādu garumi, dažādi apkārtmēri, daži balti vai caurspīdīgi, citi dūmakaini vai ar violeta toni, daži ir īsi. Tos mailus beidz tikai dažu pēdu attālumā no sienas, kurā tie auguši, bet daudzas stiepjas no vienas milzīgās alas malas līdz nesaredzamam tālumam. Tie veido sijas un ceļus, pārāk stāvus, lai pa tiem ietu. Tie dodas nesaprotamos virzienos, gluži kā, ja kāds būtu atradis arhitektu, licis viņai uzbūvēt pilsētu no pašiem skaistākajiem materiāliem un tad sametis visas šīs celtnes kastē un jūka pēc sakratīs. Ko jūs redzat? Tas ir viens teikums. Nē, tas nav viens teikums, tā ir rinkopa. Viens teikums bija viens teikums. Bet, protams, visus sasumē tas pēdējais, jo to ir, tas pēdējais teikums ļauj labāk iedomāties, kā tas izskatās, nekā viss tālāk, bet tas ir, tā kā, ka tu savā galvā kaut ko projicē, ka tev pasaka vispirms milzīga velvēta ala, tad parādās kaut kādi koki, vai kas, kā tu kontrolē šīs situācijas, un tāpēc tu par to nemaz nedomā, bet, tādā ziņā, ka tu ņem vārdu pa vārdam, vai arī tu domā, šo aprakstu kaut kā pārlasi, lai cilvēks saprastu, kas tur ir. Džemisina raksta ļoti skaidri. Viņai brīnišķīgas teikuma konstrukcijas, vai pareizāk sakot, viņai piemīt kaut kāda tāda valodas izjūta, ko tulkojumā, diemžēl, ir iespējams atveidot tikai daļēji, bet tas valodas ritms, kāds viņai ir, viņš ir jēgpilns, kas nāk pēc kā. Un līdz ar to Džemisinas gadījumā ir diezgan tulkot tā, kā viņi ir uzrakstījusi, lai tie liekumi, parastā sintaks ir jāmaina, un godīgi sakot, šī nav problēma. Problēma ir tad, ja, vietu apraksts nav problēma. Problēma ir darbību apraksti, kuri gan angliski ir ļoti dažādās secībās, un šī secība nav tāda, kas būtu latviešu cilvēkam intuitīvi saprotama. Jo man liekas, ka latviešu valoda ir diezgan tieši, ka var cilvēku, ka tur viss notiek vairāk vai mazāk pēc kārtas, un ja kāds kaut ko atminās un pēc tam saka, vispār pirms tam bija tas, tad tas ir izņēmums. Angļu valodā tā nav. Tā ka šis ir tās ļoti normāls tulkojuma gadījums. Tas man, tur visu darbu ir izdarījis autori. Man nav jādomā, es viņiem vienkārši sekoju. Bet, protams, ka es iztēlojos. Jā. Jo tas varbūt arī atkarīgs no tā, kā mēs katrs lasām, jo citi varbūt iet pāri tam nepiedomā, kā tas izskatās. Man varbūt tas vienkārši ir svarīgi, un tāpēc tas ir jāstāv. Jā, bet tas tulkot šādas lietas nav sarežģītāk, kā tulkot kaut ko citu.
Ir kaut kāds vietas, kur ir daudz vairāk jādomā un jāšaukās. Tie jocīgie lēmumi vairāk pat bija kara suņos, tāpēc, ka tur ir tā situācija, kas ir nedaudz līdzīga Alģernonam, kur stāstītājs mainās, stāstītāju valodas prasmes un saprāts mainās grāmatas gaitā un attieksme mainās laika gaitā. Un līdz ar to man ir, Nautās, protams, ir izdarījis diezgan labi, ka es jūtu, kā galvenais varonis, kā stāstītājs kļūst arvien taidulīgāks. Un bija diezgan lūkuši, sakot, sākumā viņu rakstīt kā stāstītāji, kurš nemāk īsti labi izteikties. Un pēc tam saglabāt to vieglo to izteiksmes nepareizību līdz pašam grāmatas beigām. Priekš manis tas bija daudz grūtāk nekā, teiksim, Džemsons brīnišķīgā proza, kas ir sarežģīta, bet tas vienmēr ir augstākais līmenis, ko es varu izdarīt. Kara suņos es esmu spiesta būt tā kā, un tas bija daudz grūtāk. Un kā tad tu no tās visas fantāzijas, kā tevi pierunāja ķerties kaut kādam vīkstam, skaistam pūkainam? Kā Andris man izšķiet pareizajā brīdī. Man liekas, ka es tikko biju atdodis kaut kādu ķemistiju, un es vienkārši esmu šajā kontuzēntajā stāvoklī, un viņš man saka, vai tu gribētu iztokot tādu robātu? Es saku, jā, lūdzu, vai tādu robātu tagad. Tas bija tāds apreitīgs. Viņš īstenībā visu laiku ir beidzot puspludmales robātu. Viņš zināja, ka citādi man tev nevar piedāt izdarīt. Džemisinu, tu noteikti gribētu šult tulkot Džemisinu. Jā, es gribētu tulkot Džemisinu. Tātad 3 grāmatu Džemisinas, atdosim pirmo, izies caur redakciju, un tas varbūt to dāmu romānu. Man liekas, ka tā bija ļoti laba kombinācija. Es visu laiku satraucos par šo, jo man liekas, ka Emilai Henrijai, viņai ir tāds, tā kā īpatnējs, stils, un tas nav arī tāds tipiskais romantiskais romāns, kur kas ir iekšā ārā, un tā, bet, ka viņai ir ļoti daudz visādas popkultūras atsauces. Jā, tur ir citādi no filmām, un visu laiku un viņai tā valoda ir tāda opsīga. Viņai ir sprīgana valoda, bet viņai ir arī ļoti, es šajā grāmatā, man liekas, ka es uzģēru to, kādā veidā tā stāstītāja domā un runā. Un man personiski viņš ir ļoti, ļoti simpātisks, un arī tas, kā viņa reflektē par tā saucamo dāmu romānu. Tur vispār, tā kā tas, tas ir tiešām tas gaišs gabaliņš, ko man bija liels prieks. Tur ar visu tā ģirgāšanās prauksto militārajiem. Es tagad nevaru jau tā būt, ka man te būs laimīgās beigas, un man te vienkārši ir jau visas. Ja mans slimīgais romāns nebeigsies ar to, ka mīlētāji ietriecas cieši auto avārijā un nobirst laimīgi, tad es nedomāju, ka viņi ir katrēnam laimīgi. Protams, ka man ārkārtīgi patīk šādu veidu. Viņš ir ļoti meita. Kādā ziņā viņš ir pats par sevi. Šajā grāmatā arī ir ļoti īpaši varoņu vārdi. Jā. Kā tu vai redaktori vai jūsu visu komandu, kā jūs nonācāt līdz janvārajam kustam? Tā tas arī ir. Nē, vienkārši janvāra, diemžēl, tur nebija. Januārī nebija. Es kaut kādu mieku apsvērt, bet tas ir dīvains vārds, bet tur tik daudz romānā ir atsauces uz janvāri kā mēnesi, ka man nācās. Man ļoti patīk tas, ka es varēju tur ieviest. Man liekas, ka tur ir cilvēki, ka tur var ieviest kaut kādus pamazināmos vārdus un variācijas. Es gurvās vairs neesmu, ka mēs nonācām ar pamazināmiem vārdiem un variācijām par tēmu, bet janvāri, tur nebija īsti variantu, un augusts ir augusts, un saīsinājums ir gusts, un gusts ir drausmīgs vārds, viņš vienkārši ir. Man gusts ir ļoti normāls vārds, ko cilvēku lieto, līdz ar to tā nebija pārmēru sarežģītīs. Saki, lūdzu, es ceru, ka nākošajā grāmatā var man nebūs magoli.
Nē. Ja viņi ir popī, viņi tā arī paliek. Jā, viņi paliek popī. Viņi būtu varējis, man liekas, ka tur bija viena vieta, kur viņi bet Maloni ir latviski, man liekas, viņai kaut kāds citas konotācijas. Tas ir skaists vārds, bet viņš ir Pa smagu, man liekas. Jā. Bet no popī vienkārši smieklīgi un vienīgajā vietā, kur par to bija vilks, man šķiet, ka es to kaut kā vēl spēju jēdzīgi atveidot. Jā. Tur bija vienā citā vietā, kad cilvēki varēja apsēsties un salīdzināt, pēc kas var pateikt, nākamajā grāmatā ir viena vieta, kurā es esmu pilnībā mainījusi cilvēku vārdu. Cipsteni. Tagad mēs arī interesi gaidīsim. Lasīsim. Jā, bet šitajā te arī bija šitajā grāmatā gan bija triki. Šis man liekas, ka šitais parāda to, kur tulkotājs atšķirās no lasītāja. Es nolauzu galvu ar Markovu. Es tulkotājs nolauzu galvu ar Markovu. Ja es pareizi atceros, bet tur sakāpams neatceros, bet jā, man liekas, ka tur bija šī problēma, bet mēs viņu atrasāsim. Vai arī, protams, ka Pīts bija arī tā. Jā, bet to tā kā laika gaitā lasot, tu tā kā saproti, tas varbūt sākumā liekas, bet tad tu saproti, ko. Nē, tas arī oriģinālā jau bija citā. Oriģinālā arī bija tieši tā pati sajūta, kas tur notiek, es saprotu, kas tur notiek. Bet jā, tie tulkotājs nolauž galvu pie kaut kādām lietām, ko lasītājs nepamana. Tas tā kā specifekta, ka tu redz, ka tur tā kā pirms es sapratu, kā notiek filmās specifekta, man liekas, kā normāli, tu vienkārši aizēji tur, kur tev ir tas smilšu tāps un dofilmē, kas tev kaišī. Tas grupas kā laiks saprot, ka varbūt tas luši tā nedotiek. Bet tie labies, bet filmās ir tā, ka tās laiva lasa skatītājs, to, kas ir izdarījis labi, viņš nepamanīs, un vienā vietā kaut kas nogura tā, ka Dievs ir rausmīgi un viens apāurā viņi darīs. To varētu darbs ir precīzi tas pats, ka kamēr viss ir labi, tikmēr neviens nepamāna. Pīļauj kļūt vienā vietā. Labi, paskatīsimies, vai kāds vispār uz to uzvodas, jo man šķiet, ka visiem ir kaut vairāk cilvēku viņu ņemt un lasīt. Šito te jau, man liekas. Man liekas, ka nepietiekam. Nepietiekam, priekš tā kā tik cik viņš ir košs, ka tā kā vienmēr varētu vairāk. Kā tev ir ar nākotnes plāniem vai vispār, teiksim, tādiem sapņu darbiem, kas būtu tāds, ko tu tā kā, kam tu gribētu pieķerties? Un kāpēc tas ir Grezam Bovēl? Nē, Grezam Bovēl, nē. Tas tulkot kaut ko tādu, ko kāds cits jau ir iztulkojis, ir grūti, mēdīgi. Ka tas tā vienmēr ir kaut kāda strīdēšanās ar. Patiesībā, godīgi sakot, no tādiem ritīgiem sapņu darbiem, man liekas, ka es drīzāk teiktu kaut kur no akadēmiskās literatūras. Bet sapņu pūsapties, es to nevaru izdarīt. Man ir zināms, kāpēc, ka nebūs, un to jau grūti viņš pateiks, ka varbūt lasītāji mainīs viņu domas. Es arī baidos. Nē, bet, protams, ka no vienas puses tie sapņu darbi ir sarežģīti un tādi, ka es viņu uzņemtos un pēc tam raudāt kaut kur stūrīti. No tādiem mazāk pieejamiem sapņiem, kas ir mazāks, bet realizējams, un ko es ritīgi gribētu būt, slapkabot jau ir vēl. Viņi vienkārši viņus vajag agresīvi pirkst, lai tas tulkojums arī, lai viņam ir jēga. Tā nav jau slapkabot grāmatas, protams, viņas ir diezgan tādas, ka viņas var lasīt atsevišķi. Jā, bet jā, kaut ko noteikti no nākamajiem slapkabotiem es gribētu iztulkot. Jo to es zinu, ka es vāru un patīk tā pasauli. Godīgi sakot,
atkal šitais te, ka es jau gribētu sēties, ka es gribētu iericināties tagad ar kādu žānru klasiku, klepiju, un tagad baigi tulkot, godīgi sakot. Šobrīd es tulkoju dāmu literatūras sadalogu fantāzijā un jūtos par to ārkārtīgi laimīgi. Es iedomājos, ka es viņu tulkoju, un tad es viņu tulkoju, un es domāju, bet varbūt es arī varu uzrakstīt kaut ko. Jā. Jo tas ir tas, ko šobrīd dāmas gaida. Nē, tādā ziņā, ka es tagad rakstīšu kaut ko dāmām, bet tas nedod tik ļoti pa nerviem. Tad, kad tu tulpo kaut ko tik episku, tu vienkārši tas nezinu. Tas neuzliek tev kaut ko tādu baigo, bet tev ir jāraksta kaut kas tāds ļoti, sērīgs. Tieši tā, ka ja es iztulpoju kaut ko tādu, kas ir ok, bet kas nav gadsimta meistardarbs no valodas viedokļa, tad es jūtos drošāk par sevi kā par rakstnieci. Es izklausās šausmīgi maziski, bet kaut kā tas ir. Bet tur ir kaut kāds skaistums tā tavā pazemībā, man liekas, ka tu par tādu vienlīdz lielu vai pat lielāku misiju uzskati kaut ko, izpilkot, nekā rakstīt pašai, ka tas ir ļoti forši, jo man liekas, ka rakstnieki ir bieži vienkārši nevajag rakstīt. Nē, noteikti vajag, bet, mēs esam pieraduši, domāt par rakstniekiem jau kā pagiem narcisiem un ekomaniakiem. Nē, es daļas šikot ieliks un uz tulkojumu. Jā, bet tas šķiet patiesībā, tik tā kā liels un nozīmīgs darbs. Nē, jā, kaut kādā ziņā. Es absolūti nebrīnītos, ja cilvēki manis atcerētos, kad es būšu mirusi, lai varu piemērt pēc maniem tulkojumiem. Viņu dzīves priecīgi teica. Es nebūtu bēdīgi, ja tas tā būtu. Es būtu mirusi, līdz ar to man būtu vienalga, bet tas neizklausās pēc traģiskas stāsta. Tu esi vairāk kādu bijuši nominēts Latvijas literatūras balvai, bet ne par tulkojumiem vēl, vai ne? Varbūt es arī šogad netikšu nominēta. Nē? Nē. Jo izdevējs neiesniedza? Nē, tāpēc, ka komisijas pareiz, jā. Bet kāds neveiksmi? Es tieši domāju, ka tu ir ideāls, kaut kā kandidāta. Nē, jā, bet tā salikās. Varbūt pa otro. Nākamgad. Bet, nē, to es nekādīgi nevaru iekomentēt, bet par pagātnes situācijām bija īpaši tad, kad es redzu, kāds tas darbs, godīgi sakot, tas ir. Mēs pat vēl neesam kārtīgi ieskrējušies, un jau es redzu, ka būs super sarežģīti. Un, kā lai to pasaka, godīgi sakot, attiecībā uz visām tām balvām labi, ka ir tās shortlistes, tāpēc, ka man šķiet, ka tās grāmatas, kuras, teiksim, ja mēs izvēlamies kaut kāds 5 grāmatas, tas ir šajā kategorijā mūsuprāt labas, tad viņas visticamāk arī ir tādā vai citādā veidā labas. Galvas atšķirās, bet viņas ir labas. Bet tā pirmā prīze ir ļoti patīkama autoram vai tulkotājiem vai izdevējiem, kur viņi ir. Tas ir vienkārši. Tās balvu lietas ir iekārtotas, bet es godīgi saprotu vairs pat. Bet man arī liekas, ka tur nebija kaut kāds, vismaz tajā gadā, tad, kad bija Mēnesis teātris, tad man vispār nebija nekāda šauba par to, ka nebūs, un es biju diezgan ok ar to, ka nebūs tā, kaut kur reizēm arī tā, ka es pastos un stādas, ka kamā pastēties uz to. Mārzāne. Es nedošu. Pareiz liekas, ka jā. Es nebija vieta, tas tur vispār nav jautāju. Ejiet mājas. Žēl, tas ir žēl, kad... Nē, tas galīgi nav žēl. Nē, tas balvas ir tāds... tas prieks jau ir tajā, ka tu paksies ar to grāmatu, ne jau tajā, kāds tā pēc tam pasaka, kādu virsprāvu. Baudījums jau tajā, ka tu sēdi un tulko un čakrējies. Visā literatūrā man liekas, ka tas lielākais baudījums ir darbā, nevis tajā rezultātā.
Man liekas, ka ir ļoti grūti dzīvot literatūrā, ja mēs skatāmies uz kaut kādu rezultātu vai neroties uz kaut kādu atzinību, kā vērtējums. Bet lasītāju atzinību to, ka cilvēki lasa, ka viņi pieņem, ka viņiem patīk, ka viņi saviņo, lai tas ir svarīgi. Līdz ar viņi kā aizskaitinās un raksta kudrīdos foršu grāmatu tikai pārāk daudz baķīs. Fanezīgi grāmatu, kāpēc? Bet pasītājiem godīgi sakot, man reizēm ir drīzāk ir tā sajūta, ka reizēm tu uzraksti grāmatu vai kaut ko un taču vienā konkrētā lasītājā ieraugt to dzirdstilīti acīs. Un kad tu saproti, ka es ar savu grāmatu pilnīgi nejauši trafījis kaut kādā atbildē uz to jautājumu, kas tam lasītājiem ir bijis subjektīvs. Subjektīvi svarīgāk nekā daudz lasītāju iecinību. Bet un atkal šito te joku, ka tā ir īstā grāmata īstajā brīdī, tepat nav jābūt labai literatūrai. Tā ļoti bieži nav. Ja es reizē pastāvos atpakaļ uz tām grāmatām, kas man ir bērnībā daudz nozīmējuši vai pusauģu gados, nav tā, ka tā visa ir baigi labā literatūra. Dažas no viņām es netaisos pārlasīt, pēc nebūs, bet šādā tur ir kaut kāds smaķīs lieti. Forši dzirdēt, ka rakstnieks un tulkotājs tieši tāds pēc skaita, kurš cits lasītājs. Neko baigi nešķiro, bet tā kā vienkārši būst. Nē, ieraugu, ka ir gadījām, ka es kādreiz ļoti centos lasīt tikai otras grāmatas, bet tas bija ļoti lūkošs, lai arī māc man acīm. Ļoti labi, ka viņš ir līdzdirds. Nē, viss tās smalkās grāmatas ir jālasīt kaut kādiem. Nē, bija. No līdz 22 gadu vecumā. Tu izlasi visus tos ķēdies, kurus tev tā kā, kurus vajag, un pēc tam tu vienkārši slāpst to. Lasi, ko tu gribi. Vai mūsu klātsošiem ir kāds jautājums? Visi ir uzgāji. Mēs īstenībā te tukšā zāles pēc laikam, jāsaka, paldies, ja? Tāpat ļoti šis rīkšķīgi vieta jautājumi. Par to, kad būs trešā daļa. Gatavu. Paldies, ja. Paldies, Ilgi. Jā. Paldies. Šausmīgi daudz runāju.